40 metrus no Krievijas robežas Latgalē, Kārsavas novadā, kur šķērso maza upīte Rītupe, slējas liela skaista ēka, kas ir viesunams Rītupes stārķi. Meža ielokā, pilnīgā klusumā un mierā, jebkurš iebraucot pazudīs klusuma mirklī. Vienīgais, kas šo mirkli viesunamā var patraucēt, ir turpat čalojošie putni un cēli staigājošie stārķi, kas nemaz nebaidās pienākt pavisam tuvu viesunamam un pat ļauties, lai kāds no viesiem uzcienā ar ko gardu. Viesunamā ir 2 4-vietīgas un 2 3-vietīgas istabiņas, kur izguldīt gan ģimenes, gan draugu kompānijas. Papildus ir iespēja rīkot banketus līdz pat 40 cilvēkiem, kamīnzāli maziem svinīgiem pasākumiem, kā arī turpat blakus uzceltā pirtiņa. Viesunama klienti galvenokārt ir no Krievijas, Vācijas un Latvijas. No tuvākās apkārtnes gan vairāk klienti izmanto banketu pakalpojumus vai dodas uz viesunama saunu. Viesunams Rītupes stārķi ir tuvākais viesunams Krievijas robežai, tāpēc viesunam apsaimniekotāji Aiga un Jānis stāsta, ka lielākoties viesi vispirms dodas nevis aplūkot istabiņas kur nakšņos, bet gan, kur tad tā Latvijas-Krievijas robeža ir. Ja vasarā viesunama viesi dodas baudīt dabu, putnu čalas un klusumu, tad ziemā šeit notiek gan Ziemassvētku, gan arī jaunā gada svinības. Tieši tas, ka viesunams atrodas patālāk no civilizācijas, ir nevis mīnus, bet šeit tas ir vislielākais pluss, ko visi viesi arī ļoti novērtē.